Tas ir veselīgs seks. Es tā to domāju, ja? Bet vienkārši seks pa tukšo, ja? Jā. Tas ir kaut kas jau galvā kārtībā nav. Kaut gan var gadīties kvalitatīvs seks uz vienu mirkli. Aktuāla diskusija par tev svarīgo. Prieks tev atkal redzēt manā podkāstā. Šodien man ir ļoti īpašs viesis. Es ļoti mīlu šo dāmu. Dimantra, kura ir dzīves mākslas akadēmijas dibinātāja, kura ikdienā ļoti daudz gadu strādā ar cilvēkiem un palīdz, tā teikt, atrast pareizo virzienu, vai ne, kā terapeits. Čau, Dimantra. Čau, Anna. Čau, mīļā. Man ar prieks tikties. Tik forši, ka tu atnāc pie manis klausies. Ķersimies uzreiz, tā vērsim pie ragiem. Ja? Uzreiz topiks visā pasaulē ir transvestītu tēma, dzimumu tēma, ja, kas liekas bāzē ir pilnīgi skaidrs, ir vīrieši un sievietes. Ja. Ko tu vispār domā par tādu, manuprāt, uzpūstu ideju, kuru it kā pat mēģina mākslīgi mums uzbāzt virsū? Redzi, prāta kropļojumi jau ir iespējami visdažādākie, ja? Bet dabu nevar tā pamainīt. Ja? Un vienkārši daba rāda, kaut kas jauns rodas, kad divi pretējie satiekās pareizi, un nerodas, ja tā nav. Un tas prāta kropļojums ap visu to, radošuma jau visur pietiek, ja? Bet cilvēks, viņš nevar savu dabu pārtaisīt. Okay. XY chromosomas, XX, tu var operēt atspērdamies, ja? Vienkārši prāts var necienīt augumu vai necienīt dabu. Var. Tikai cilvēks noteikti nebūs laimīgs. Kā domā, kāpēc tā ir, ka kaut kādā momentā cilvēks, kā saka, jo tiešām dabā ir ielikts vīrietis un sievieti, jebkur. Ja? Izņemot šitie te, man liekas, jūras zirdziņi laikam bija. Hibrīdi tādi. Jā, tie, kas ir no dabas. Primitīvie. Jā. Vienšūņi, piemēram. Jā, okay. Un tu tā vajag smuki pateici, prāts var necienīt savu doto augumu, savu doto dieva enerģiju, teiksim tā, ja? Ņemsim pa augumu. Kā domā, kas notiek vispārībā? Kāpēc cilvēks ar prātu sāk necienīt savu augumu? Tāda dziļa lieta būs. Jā, mēs gribam vispār, zini kā runāt, tā pa īstam, pa dziļo. Kā mēs to saprotam? Saproti, prāts ir tāda konstrukcija, ja? Un to var iemācīt visam kam. Un prāts var būt pilnīgi tādā dezorganizētībā pret augumu, piemēram. Ja? Okay. Vai būt cieņā un mīlestībā. Jā. Ja? Bet tas tā kā sievišķais, vīrietis var necienīt sievieti. Var. Un apmēram tas ir tas pats, ka prāts, tā kā tāda vīrišķā konstrukcija vairāk, viņa pilnībā var necienīt dabas zemes ar veidojumu augumu. Ja? Augums jau ir tā pati zeme, pareizi, tikai skraidoši tāda. Ja? Un prāts var to necienīt. Un tagad ir redzams kāds augstākais pik necieņā. Un cilvēks, kurš parakstās tā domāt, patiesībā, tā pa īsto sakot, ir nevesels, reāli prātā nevesels. Jo nekad tā neveselība nebūs laimi nesoša. Okay. Viņa būs vienmēr laimi nenesoša, viņa būs pretēja. Okay, jūs zināt, kā es esmu mēģinājis tā domāt par to. Piemēram, es esmu piedzimusi sievietes augumā, ja? Bet man ir baigi daudz vīrišķā enerģija. Es jūtos kā puika, piemēram. Es esmu tāda empātiska par to domājusi, ja? Un es esmu tāds čalis, piemēram. Tad es varbūt varu klasiski kļūt par lesbieti, nogriezt īsus matus un būt vīrišķā lesbietes forma, ja? Tik tālu es saprotu. Jā, tik tālu es saprotu, tā empātiski, ja? Tālāk es vēl neesmu izpratusi. Un tieši tas, ka tālāk pusauģiem eksperimentēt interesanti, matīsi, gari, tur šitas aug, neaug, interesanti. Es gribēju pateikt arī vecākiem, kuriem aug pusauģi. Ja? Tieši tā ir pēc psiholoģijas ir tas posms, kad, kā Dimantra saka, eksperimentē. Es būšu tur puiciska, vai kaut kas. Tas ir ok, jums nav uzreiz jāsatraucās. Tas satraukums ir uzspiests. Man ir draudzene, kura man sūta no Amerikas vēstis, ka tiešām Amerikā jau skolā sēž šie te bērni, kuri ir mainījuši dzimumus. Skolā, ja? Kāds ir viņi fiziski jau pāroperējušies? Pāroperējušies un visi hormoni, tas tur notiek, ja? Es tev pateikšu godīgi, man liekas, ka Latvija ir tik vesela sabiedrība šajā ziņā. Ir kaut kāds maziņš puduriņš, kas tur ar šito ņemās, ja?
bet visi pārējie, un es tev patīšu, kā es sajūtu, mums ir gribi vai negribi caur dainām, ja no skolas laika ieprogrammēta šī te dzīves gudrība, dabas cieņa, un man liekas, tāpat kā pie latviešiem nāca un gāja visādi tur zviedri, krievi, latvieši kā sēdēja, tā viņš te ir un būs. Un mums var stāstīt par dažādiem tur 13 vai 14 dzimumiem, bet latvieši ir tik stipri ar dabu, un ne tikai latvieši, vispār cilvēks, ja? Nu, neaizies tā ideja, kad ir baigi daudz dzimumu. Nu jā, vienīgi cilvēki, kas parakstās, ja, viņi paliks tajā pusaudzismā, ja, un cilvēkam jau ir tāda, pusaudzisms ir īsts periods dzīvē vispār. Tie tikai daži gadi eksperimentu, un tajā pusaudzismā jau vēl, nu tā kā var izeksperimentēt, bet tomēr norentēties galu galā, ja, un cilvēks norentējas pēc laimes. Kur ir laimīgs, ja? Jā. Un, ja viņam būs laimīga mamma sieviete, laimīgs tētis vīrietis, ja? Nu, bērns negribēs būt tas nelaimīgais kroplīgais. Viņš to negribēs. Jā, viņš varbūt paeksperimentēs, bet kur ir tā sliktākā daļa? Ka tad, kad bērniņš vēl ir mazs, un viņam tiešām nehormonālā vide nekas nav izveidojies. Viņš ir tikai vēl tādā ļoti maigā, emocionālā, tādā, nu tā kā pumpuriņš tāds, ja? Un tad gan ir ļoti būtiski bērniņam parādīt, ka tu esi puisītis vai tu esi meitenīte. Un tas gan ir ļoti svarīgi, jo, ja tikai puisītis var izaugt par vīrieti, nu nav savādāk. Nu tās pustaisītās meitenītes, ja viņas nekad neražos, neatražos, viņām nebūs dzīves perspektīva, vienkārši viņām nebūs perspektīva. Viņām nebūs tur savu bērnu, ja? Viņām nebūs dēļ kā vispār dzīvot, dēļ kā attīstīties, dēļ kā augt, ja? Jo tas kroplums jau neatražojas. Viņš var būt, bet viņš var neatražot. Viņš neatražosies nekad. Nekad. Un, ja cilvēks vispār ir laimes orientēts, kā tas mēs pēc dvēseles esam, mēs vienkārši tādi esam, tā ir mūsu dievišķā daba meklēt laimi. Ja? Nu, tad tās prāta kroplības ir interesanti, bet nav laime. Jā, es ar kaut ko izceļos, mani pamana, es radu kaut kādu uzmanību uz maniem. Jā. Un tas vienmēr ir, nu tā teikt, baiļu rezultāts. Neviens drošs, veselīgs cilvēks neiekulsies pat tādā eksperimentā. Okay. Man tev ir divi ļoti būtiski jautājumi. Pirmais, kad es gatavojos sarunai, es domāju, klausos, man ir divas meitas. Ja? Un man likās, ka es esmu mamma, kurai būs dēli. Bet tad, kad es sāku gaidīt otru bērniņu, es saprotu no meitenītēm. Ja? Es saprotu, kā meitenītē bandīti ieliek matos, kā nopirkt tur kleitiņu, to sievišķo tādu plūdumu. Un es domāju, ja man būs puisīts, es nezināšu, kā viņu izaudzināt. Gan jau, ka es iemācītos. Es tev gribu paprasīt, kā sieviete var izaudzināt kārtīgu vīrieti? Gribi godīgi? Jā. Nekā. Sieviete vīrieti izaudzināt nevar, jo mēs augam copy-paste. Copy-paste. Tu vari mācīt teikt, bērnam jārunā grieķiski. Viņš to nedarīs, ja viņam nav no kā nokopēt. Un man uzreiz patapinās tev jautājums, ja, tāpēc, ka es, tik cik es dzīvoju, ja, tik cik es arī strādāju cilvēkiem, man novērojumi. Mums ir ļoti plašs pulks īstenībā kaut kā tā sanāca manā vecumā, plus mīnus, un droši vien arī vecāki un jaunāki, vīrieši, kurus ir izaudzinājuši tikai mammas. Un tas stāsts atnāk līdz manīm tāds, ka tad, kad viņi izaug, apprecās ar sievieti, viņi gaida, ka sieviete būs vīrietis, jo viņiem tas modelis ir, kad mamma ir vīrietis un sieviete. Un viņš saka, rekur, es esmu vīrietis, viņš pat nesaprot. Viņš pat nesaprot. Un tā sieviete ir nelaimīga, ja, jo viņa patiesībā nejūt to vīrieti blakām. Man liekas tāda milzīga katastrofa, un es gribu parunāt ar tevi. Tā arī ir tā katastrofa, tāpēc, ka nevar vīrietis augdams puisēns aug. Viņš jau nepiedzimst par vīrieti, viņš piedzimst pēc fizioloģijas, bet viņš jau nepiedzimst vīrietis. Viņš ir trausls bērniņš, kurš aug, attīstās. Viņš attīstās vai nu par sievieti, vai nu par vīrieti, vai nu par kaut kādu degradātu, kurš neatražos sevi, hibrīds. Viņš sevi neatražos, viņš perspektīvu neradīs, tāpēc, ka daba tā nav paredzēta. Lūk, un ja mamma ir tā asbesta sieviete, viņai jau nav variantu. Tai sievietē citreiz, zini kā?
Nu, ziniet, teikt nav variantu, ir vienkārši nebūt. Apzinātībā. Okay, ja Jā, es negribu pat komentēt to, cilvēkam vienmēr ir varianti. Kāds nav varianti? Nu, vienmēr ir varianti. Meklē atradīs, kas meklē, tas atradīs. Tātad, mīļie, ja jums šķiet, ka tev nav variantu, meklē, atrod Dimantra. Dimantra ir kolosāli kursi tiešām par sievišķību un vīrišķību. Un es vēl gribu pabeigt, zini, ko mums ir kamera, es esmu iesākusi tādu tradīciju. Ko tu varētu pateikt tam čalim, tam vīrietim, kurš nāk no ģimenes, kurš atpazīst šo situāciju sevi, ka viņu mamīte ir izaudzinājusi viena, un kad viņam sieva, tā kā viņš saka, nu, kaut kas te nav mūsu ģimenē. Ja vīrietis to saka, tad tas vīrietis ir jāapzelta. Okay, tad viņš jau ir apzinās. Tas ir izcils vīrietis, ja viņš apzinās, ka kaut kas nav kārtībā. Kaut kas nav kārtībā. Jā. Ja viņš to apzinās, tad tas ir apzeltāms pirmkārt. Ok, mēs tev sveicam. Jā, otrkārt. Vīrietim atrast, kā tad man izaugt par vīrieti, kā man vispār tikt par vīrieti, ja? Jo vīrietis var novērot, šitam iet savādāk, šitam šitas vēl kaut ko. Ja iet laba seksuālā dzīve un nauda vīrietim, ja laba seksuālā dzīve, tas ir uzticīga, uzticama ģimene, tas ir ar perspektīvu. Nevis vienkārši tukšais seks, bet ar perspektīvu. Tas nozīmē no seksa dzimst bērni, bērniem bērni un aug dzimta ģimene. Tas ir veselīgs seks. Es tā to domāju, ja? Bet vienkārši seks pa tukšo, ja? Jā. Tas ir kaut kas jau galvā kārtībā nav. Tāpēc tas atkal nav pēc dabas. Tas ir instinkti, ja? Tēviņa instinkts ātrāk, vairāk, bla, 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 ja? Bet tas nebūs. Tas nav cilvēka līmenis, vai, ja? Tas ir tāds... Dzīvnieciņa līmenis. Dzīvnieciņa līmenis, jā. Tāds suslika līmenis, ja? Kaut gan var gadīties kvalitatīvs seks uz vienu mirkli, ja? Bet ja viņam nav perspektīvas, un perspektīva vienmēr ir dzīvība. Nu, īstenībā, tu tā kā ieskandini to, ka ģimenē, ja ir veselīgas attiecības, tad tas ir kaut kas plaukstošs, tas ir kaut kas ceļošs, tieši caur seksu. Bet mēs pārlecām citu tēmu. Jā, mēs pārlecām. Mēs atgriežamies pie tās par tām māmiņām, ja? Protams, ka mamītes cenšas un viņām, ja, bet tomēr ir jācenšas cilvēciskā līmenī, nevis izdzīvošanas līmenī, bet tādā prāta līmenī. Cilvēkam tā fiziskā maska kādā brīdī ir izaugusi. Ja? Kamī viņam ir jāaug vēl, šitajā līmenī. Okay, nu pamodelēsim varbūt tās. Nu, tagad sieviete viena pati. Jā, palikusi viena pati. Un reizēm tas ir ļoti svarīgi aizlaisties no nepareizām attiecībām. Jā, absolūti. Tas ir ļoti svarīgi. Kā saka, labāk ir viens laimīgs vecāks nekā divi nelaimīgi. Jā. Ja? Ar to vien pietiek, ja ir viens ok, tad jau ir brīnišķīga dzīve bērnam. Ja? Tā ir labā. Ok, bet vienkārši es gribu tā kā pamodelēt. Vientuļo mammu likteni? Vientuļo mammu, kuras audzina dēlu. Viņi tagad klausās, jo tādas Latvijā ir ļoti daudz vientuļās mammas mečuki. Vienkārši respekti, visu cieņu par to, ko jūs darat. Tas ir tas jau ir starts labs. Un šitais radiniekiem, ja jūs tādām meitenēm nepalīdzat, dabūsiet no manis pa dubs. Nu labi, tagad modelējam labo dzīvi tādām mammām, jo ar meitiņām, nu tā kā sapratīs, ja? Bet čalis. Un tagad viņi saprot, es kā sieviete čali izaudzināt, pa vīrieti nevaru. Ko man darīt? Ja, ko viņai darīt? Pirmkārt saprast to, ka pēc katras pēc šķiršanās vienmēr ir vajadzīgas atvesaļošanās sievietei. Psiholoģiska atvesaļošanās. Nebūs tā, ka tu kaut kā uzdūlojies nākošajās attiecībās un būs labākas. Parasti tā nav. Ja sievietei ir vajadzīga atveseļošanās, jo tā izšķiršanās bija nepareizu ideju dēļ, un sievietei viņas ir ietecējušas galvā. Vienalga, kur viņa ir augus. Tātad droši paņem pauzi, radi savu pili, miera, ostu, tiecies ar foršiem cilvēkiem. Atveseļošanās. Nē, tas ir vairāk. Tā arī ir atveseļošanās. Tā arī. Jā. Tā arī, bet ir vajadzīga psihas atveseļošanās. Viena ir tāda emocionāla un fizioloģiska, par kuru tu saki izcili, super vajag. Jo ir ļoti svarīgi radīt tādu veselīgu vidi ap sevi, iedot sev mieru, laiku, nomierināties. Jā, visiem īstenībā. Un nekur nav jāskrien. Visiem radiem vajadzētu palīdzēt tajā brīdī, ja sieviete ir aizgājusi no ģimenes ar bērniem. Visiem vajadzētu uz laiku mesties palīgā, lai viņi var atveseļoties. Ja, jo viņa pati nevarēs, viņa kļūst par to lielo arklu. Ja? Viņai visiem vajadzētu palīdzēt kādu periodu atveseļoties, bet tai skaitā bija visas tās sadzīves atveseļošanas. Ir vajadzīga psiholoģiska atveseļošanās. Tas ir tas, ko cilvēki parasti nezin,
ka viņiem vajadzīga Ko tu to saki? Ko es ar to saku? Pirmkārt, jāizdziedē aizvainojumi, emocionālās sāpes, pamestības, vientulības un visas šīs te baiļu reakcijas. Vienmēr sakot, cilvēku valodā tā tad radi vidi sev apkārt, radinieki iet palīgā un meklē sev profesionālu palīdzību. Jā, terapeitu. Reizi nedēļā čāpo pie terapeitiskām grupām, piedalies profesionālos retrītos. Kādu periodu, jā. Profesionālos, tas ir tiešām nevis tādas izklaides retrītos, bet tiešām tādos dziļos pašvērtības atveseļošanas. Pēc šķiršanās tā vienmēr ir trauma. Lai cik mēs būtu gatavi šķirties, lai cik mēs būtu nobriedušas, mēs raujam enerģētisko masu. Sieviete taču uztura ģimeni ar savu enerģiju. Un tad, kad mēs šķiramies, tad mums pilnīgi paliek caurumi tajā. Un tas ir tas diskomforts un visādi. Un sievietes to pietušiem metās darbā tur vēl. Nē, ir arī tas bet ir jāatvesaļojas psihoemocionāli. Visas metodas veidi davai. Jā, ok. Un saki, tad man ir vēl 2 jautājumi tev. Ko tu ieteiktu, kā viņai audzināt to dēlu vienai pašai? Man ir idejas, Tev ir idejas? Superīgi, bet meitai tas ir tieši tikpat svarīgi. Lai cik meitenes domātu, vīrieti izaudzināt, es nevaru, paldies Dievam, tās sievietes, kuras to ir sapratušas, malacītas, izcils, fantastiski. Tātad atveseļojies pati un nākamais solis par puisīti audzinot, vai puisīšus. Ja pati nav gatava vēl doties nākošajā laulībā, piemēram, nav ar ko, kurš tad ir tas vērtīgais tēvs, tad sievietei, kurai vispār ir bērni, meitenītes, puisīši, bērni jau nav, ir tikai meitenītes vai puisīši, momentā tas ir jau 2 dalījumi, un viņai jāzina, ka meitenītes vai puisīši kopēs to dzīves modeli, kāds ir mammai. Meitenītēm tēti vajag tieši tikpat stipri kā puisīšiem, lai viņa vēlāk izveidotu veiksmīgu ģimenes dzīvi. Ok, bet mans jautājums ir, kā audzināt sievietei savu dēlu? Tieši dēlu, Tieši dēlu. Nu, davai. Jo tu par meitu izstāstīji. Bet es gribēju teikt, ka tas tieši tikpat svarīgi arī attiecībā uz meitu. Bet skatiet, piemēram, nav tagad neviens tur tas donžons, kas tai mammai patīk. Bet ko darīt? Es tādi ātrie plāksteri. Tieši šonedēļ. Ātrie plāksteri, tas saucās. Tas nav atveseļošanās, bet ātrie plāksteri. Viņi ir atveseļojusies, bet ātrie plāksteri pret dzīvi. Ātrie plāksteri. Tas nav risinājums, bet ātrie plāksteri. Tātad tas ir atrast labu krustēvu, draugu, no kā mazajam puisītim vai pusaudzim puisim kopēt vīrieti. Kur viņam kopēt vīrieti? Pie tam tie var būt vairāki vīrieši. Tie var būt dažādi guru, profesionāļi, vēl kaut kādi. Bet noteikti būtu kaut kur tūmā jāredz, kā vīrietis veido ģimenes dzīvi. Ja būs tikai profesijā vai tikai kaut kur guru, tad vīrietis nepratīs veidot, kā vīrietis veido ģimenes dzīvi. Viņam arī tas ir jāredz. Tātad meičuki tusēties ar veselīgiem vīriešiem, kas tev liekas, kad ir veselīgs vīrietis. Jā, kas ir veselīgs. Jo, zin kā, man sajūta bija, ka, piemēram, mamma, ja viņa ir visu laiku vīrišķa enerģijā, tur jānes pārtika, jānes miskas, ir jāatnes tā pārtika un miskas. Es domāju, tādus mazos darbiņus, lai mamma audzina vīrieti, viņa saka, iznes dēls tu miskasti, vai dēls palīdzi man uznest maisus, nevis pati tos maisus češi augšā. Kaut kādas tādas lietas. Ar to, kad sieviete ir sievišķīga enerģija, tik cik var, kaut vai uzvelkot garus svārkus, kaut vai pucējoties. Tas var būt mazais kaut kā. Tas ir mazais plāksterītis, bet jāsaprot, kas ir sieviete un kas ir vīrietis pēc dziļākas būtības. Klausies, mīļā, šitā ir kolosāla tēma. Es domāju, ka pirmkārt mēs jau putās ejam iekšā, bet mums ir laika, tāds podkāsta. Tātad nākamajā raidījumā mēs runāsim par vīriešiem un sievietēm kā tādiem, Es tev gribu pateikt milzīgi paldies, ka tu šodien atnāc pie manis. Un vēl viena lieta, pirms mēs pabeidzam raidījumu, tātad tie, kuri vēlās ar tevi tieši strādāt, gan individuāli, gan grupās, gan arī tu taisi uzvarētāju nometnes, tev var atrast TikTokā, Facebookā, Instagramā un iegooglēt laikam Dzīves mākslas akadēmiju. Un var arī pēc telefona, lai zvana pa telefonu. Okay. Es īstenībā ļoti netik labi komunicēju sociālos tīklos, Man labāk ir zvanīt vai uzrakstīt.
Un tu vari nosaukt savu telefonu, mēs pēc tam uzdrukāsim. 29 107 809. Ok, ja tu nesadzirdēji, patina atpakaļ, noklausies vēlreiz pierakst, es palūkšu, lai ieliek tavu telefonu numuri apakšā. Un es domāju, ka nākamajā raidījumā mums arī sanāks parunāt par tavām grāmatām, kur tieši ir par sievietes enerģiju un vīriešu enerģiju. Bet šodien, Dimantriņa, mums tev ir sagatavota dāvana no manis personīgi. Mani moto brāļi ir kopā ar mani vienmēr un visur. Tas ir no manis. Kur tik daudz dāvana? Daudz dāvanas no princēla. Tā. Paldies! Es tev pēc tam bučūšu. Skaties, tur ir, zini, kāpēc es šodien tādā džemperī? Tāpēc, ka tas ir Life Director džemperis, kurš nes ideju, ka tu esi savas dzīves režisors, un tagad, Dimantiņa, tev būs tieši tāds pats džemperis kā man, un vēl cits dāvans no princēla. Tā, ok. Wow. Paldies, ka bijāt kopā ar mums, un tiekamies nākamajā raidījumā, turpinot tēmu vīrieši un sievietes pēc enerģijas. Kas tas vispār ir un ko tas nozīmē?